Šodienas raidījumu iesāksim ar atkritumu apsaimniekošanas tēmu. Kāda situācija ir Latvijā šajā jomā? Apsaimniekošanas organizācijas ir ļoti kreatīvas un arī viņas domā par to, kā no atkritumiem gūt papildus ienākumus. Un, tie neapšaubāmi ir Getliņi, tas ir ZAO, kas arī gan ražo gāzi, ražo elektrību un tā tālāk. Un ir ļoti daudz ideju, kas vēl tikai tiks realizētas. Katrā ziņā šajā jomā mūsu valstī ir daudz ko darīt. Tas attiecās gan uz atkritumu apsaimniekošanu, gan atjaunojumiem energoresursiem, gan ekonomiku vispār. Viens no pozitīvajiem piemēriem atkrituma apsaimniekošanas jomā neapšaubāmi ir SIA Getliņi Eko, kas jau daudzu gadu garumā ir uzkrājis milzīgu pieredzi. Mēs atbilstošā projekta ietvaros reanimējam visu veco poligonu. Esam izstrādājuši jaunus projektus par jaunām šūnām, kuras sāka atkritumus deponēt no 2002. gada. Šīs šūnas nepieļauj gruntsūdeņa piesārņojumu. Un gala rezultātā, tā kā visā pasaulē, arī mūsu atkritumos deponē atrodas gāze. Šī gāze parasti uzskata, ka ir 50% metāna un ogļskābā gāze. Ir arī dažas citas gāzes, kuras varbūt sākotnēji mēs nenovērtējam, bet dzīves pieredze 8 gadu laikā mūs ir novedusi pie arī šī problēma risinājuma. Mēs esam strādājuši pietiekoši veiksmīgi. Mēs gadā saražojam apmēram 35,000 MWh elektroenerģijas. Mēs saražojam siltumenerģiju. Atzīšos, ka siltumenerģiju mēs izmantojam pašlaik tikai paši savām vajadzībām. Un tāpēc nebrīnaties, ka varbūt Rīgā vēl nav pieslēgts siltumapgāde, bet mums jebkurš cilvēks var savā kabinetā pagriezt ventīli, un mums ir silti un viens par augstumu nesūdzās. Perspektīvā, lai racionāli izmantotu siltumenerģiju, vadība ir domājis par to, un mēs būvēsim siltumnīcu kompleksu. Un tur aizies lielākā tiesa siltumenerģija. Attīstoties uzņēmumam, vienmēr jādomā vismaz 5 gadus uz priekšu. SIA Getliņi Eko, ņemot vērā pasaules pieredzi, ir uzstādījuši modernas gāzes attīrīšanas iekārtas, kurām tuvākā apkārtnē analogu nav. Plānos ir arī radīt sistēmu, kā iegūto gāzi attīrīt līdz dabas gāzes līmenim. SIA Getliņi Eko teritorijā nonāk dažādi atkritumi. Daļa no tiem nedod vēlamo gāzi, taču aizņem, kā teikt, vietu. Izeja būtu atkritumu šķirošanas rūpnīcas izveidē, lai varētu liederīgi izmantot arī otrais pārstrādājumos atkritumus. Līdz ar to uzlabotos arī gāzes iegūs process. Paši Getliņi Eko ievieš savā darbībā dažādus innovatīvus risinājumus. Viens no tiem ir aitu ganību izveide. Šāda ideja radās viesojoties pie kolēģiem citās valstīs. Te ir vairāki plusi. Tas moments, kad nav jāpļauj zāle tik daudz, tas jau ir ekonomija uz zāles pļaušanu. Un arī mēs veicām tādu momentu kā zāles analīzi, jo pastāv tāds uzskats, ka, ja te ir atkrituma poligons, tad, te ir viss briesmīgi kaitīgs un tā tālāk, bet arī zāles analīze, kas aug uz, tur jau viņi nav saskarē ar pašiem atkritumiem, bet tur ir vēl pusmetra mālas slānis, tad vēl nāk ūdens slānis virsū un līdz atkritumiem tur ļoti tālu. Tā zāle ir pilnīgi atbilstoša, lai tur varētu ganīties aitas un arī jebkurš cits mailops. Ja. Tāpēc arī mēs nospiedām, kad jāgana būs šīs te aitas, jo tā kā neesam noskaņoti nodarboties ar lopkopību lielos apmēros, mums vajadzēja arī tādus dzīvnieciņus, kur neprasa īpaši lielu aprūpi varbūt tās. Ja. Varbūt, ja būtu govis, tad būtu jāslauc, bet šeit izlaiž ganībās un pagana. Rudenī gan paredzētu šo ganāmpulku likvidēt, proti vest uz gaļas kombinātu. Protams, pirms nonākšanas pārtikā gaļa tiks pārbaudīta. Taču SIA Getliņi Eko ir vēl daudz citu jaunu plānu. Mums ir grandiozi plāni, dod Dievs, lai pusi no viņiem piepildās. Šeit jau Carakungs arī minēja jautājums to, kas skar ar atkritumu pārstrādi. Tuvākajos plānos mums ir beidzot uzcelt atkritumu šķirošanas rūpnīcu.
kad mēs jau iegūsim produktus, kurus varēs izmantot otrreizējā pārstrādē. Nākošais ir vesela virkne, varētu būt pārstrādes uzņēmums, kurus sašķirotos šos atkritumus var pārstrādāt. Kā rezultātā mēs varam iegūt gan gāzi, gan elektroenerģiju, gan siltumu, gan arī viens no projektiem, ko mēs izskatām, un mēs ļoti gribētu, ka mums izdotos viņu īstenot, ka gala rezultātā varētu iegūt arī dīzeļdegvielu. Un kā jau dzirdējāt, ir plānots arī uzcelt siltumnīcas, kurās varētu audzēt gan tomātus, gan puķis. Tas viss notiktu stingrā zinātnieku uzraudzībā. Apjoms varētu būt no 150 līdz pat 400 tonnām. Uzņēmums grib panākt, lai šeit gala rezultātā izveidotos tāds kā biznesa centrs, kurā varētu attīstīties dažādi uzņēmumi, pateicoties atkritumu pārstrādei. Bet tagad uzmanību! SIA Getlin Eko un laikraksts Latvijas avīze izsludina konkursu skolēniem par radošu un efektīvu saimniekošanu. Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko, kura ilgtermiņa mērķis ir veicināt skolēnu izpratnes veidošanu par uzņēmumu darbībā izmantoto resursu potenciālu, kas veicina uzņēmumu veiksmīgu attīstību, izmantojot radošu saimniekošanu un nodrošinot uzņēmumu papildus līdzekļus, ilglaicīgu attīstību un saudzīgu, draudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi, sabiedrību un arī dabu. Sīkāku informāciju varat iegūt konkursa mājaslapā. Turpinājumā par siltumu. 23. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes telpās notika konference Eiropas Savienības līdzfinansējums kvalitatīvai mājokļu renovācijai. Konferences ietvaros notika ļoti svarīgā sadarbības memoranda parakstīšana. Mūsu aicinājums uz šo konferenci ir cilvēkiem vairāk domāt par energoefektivitāti, vairāk domāt par to, kādā veidā panākt mazāks siltuma rēķins, kādā veidā sakopt savu vidi, savu māju, savu kāpiņu telpu, savu pagrabstāvu, savus bērniņu stāvus ar šo te māju siltināšanas procesu. Un neapšaubām tas dod lielu ietaupījumu, ja mēs redzam no tā, kāda efektivitāte ir tajos māju projektos, kur jau ir veikta māju siltināšana, tad siltuma rēķinos tas dod apmēram 50% ietaupījumu, kas šī brīža ekonomiskajā situācijā neapšaubām ir ļoti, ļoti liels daudzums. Ja mēs runājam par citu veidu energoefektivitāti, tad šī konference arī ir vērsta uz to, lai runātu ne tikai par siltumu, bet arī par elektroenerģijas efektivitāti, un tā ir noteikti mūsu jau šodien vai nākotni par to, kādā veidā cilvēkiem būtu jādomā un kādā veidā būtu jāskaita savu naudu. Valsts un Eiropas Savienība ir šiem procesiem paredzējusi milzīgas naudas līdzekļus, ēku siltināšanai vien ir paredzēta 40 miljonu latu, un es domāju, ka šis process kā sniegbumba vai kā lavīna jau ir sākusies, ir veiksmīgi sākusies. Šodien pie mājām jau atrodas vairāk kā 100 stalažas, notiek būvdarbi, notiek aktīvs siltināšanas process. Mēs esam saņēmuši vairāk kā 230 pieteikumus jau par māju siltināšanu, un šobrīd tā nauda, kas ir apgūta, jau apmēram 1/3 daļa ir iztērēta. Es ceru, ka šis process veiksmīgi virzīsies uz priekšu, ka mēs būsim spiesti naudu piedalīt vēl klāt, lai cilvēki veiktu šo procesu, lai par siltumu maksātu mazāk, dzīvotu labāk, komfortablāk. Tādā veidā rastos jaunas darba vietas un gala rezultātā tiktu sildīta mūsu valsts ekonomika. Konferencē saistībā ar efektīvu materiālu ražošanu vairāk kārtīgi tika pieminēta kompānija Valmieras stikla šķiedra, kuru varētu uzskatīt par vienu no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem, jo neskatoties uz tā saucamo krīzi, kompānija attīstās. Mēs mūsu attīstībā ieguldījām 10,5 miljonus eiro un remontējām un atremontējām, norekonstruējām mūsu vienu stikla šķiedras izstrādes krāsni, un kuru patreiz februāris mēnesī esam palaiduši darbā. Tādējādi mūsu jaudas ir pieaugušas gandrīz 2 reizes pret to, ko mēs iespējām pagājušajā gadā. Šogad esam pieņēmuši papildus darbā apmēram 50 jaunus darbinieks, tātad atkal 50 cilvēkiem mūsu rūpnīcā vairāk ir darbs. Stikla šķiedra tiek iegūta no dabīgiem materiāliem, tās izstrādājumi ir ekoloģiski tīri un nav kaitīgi cilvēku veselībai. Kompānijas ražoto sietu izmanto pasaulē vairāk kā 30 valstīs, dažādās siltināšanas sistēmās. Plānojam šī gadā Latvijas tirgū šo sietu pārdot apmēram 3 līdz 4 miljonu kvadrātmetru apjomā. Kopā mēs šo sietu ražojam apmēram 45 miljonu metru. Tātad, 1/10 daļa, tātad, varētu teikt, nonāks Latvijas tirgo, un tiks siltināts ēkas, līdz to samazināsies apkurs izdevumi gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem.
Konferencē Eiropas Savienības līdzfinansējums kvalitatīvai mājokļu renovācijai piedalījās arī Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība Nekustamā īpašuma pārvalde un dalījās savā pieredzē. Jo uzņēmums jau 2001. gadā pievērs uzmanību energoefektivitātes pasākumu ieviešanai dzīvojamās mājās. 2003. gadā tika sākta sadarbība šai jomā ar Vācijas partneriem. 2007. gadā turpinoties sadarbībai, piedaloties Latvijas-Vācijas pilotu projektā Jelgavas siltumtīklu modernizācija, mēs nosiltinājām, pilnībā renovējām enerģētiski 2 dzīvojamās mājas un uzstādījām 600 alokātorus, tas ir siltumenerģijas proporcionalitātes sadalītājus. Patreiz mēs piedalāmies arī valsts izsludinātajā siltināšanas programmā, un tāpēc mums ir iespēja salīdzināt, kā mums bija, kā mēs strādājām Vācijas projekta ietvaros un patreiz valsts projekta ietvaros. Jāsaka, ka Vācijas projekta ietvaros lielāks akcents bija vērsts uz to, kā tiek veikti renovācijas darbi, tātad, lai būtu garantija, ka šie 50% siltumenerģijas ekonomijas būtu sasniegti. Jāsaka, ka būtu ieteicams šādu akcentu arī veikt mūsu valsts programmā, jo patreiz liekas, ka tas uzsvars tomēr ir vairāk uz dokumentu kārtošanu. Projekta realizācijas laikā kļūst skaidrs, ka liela nozīme renovācijas gaitā ir profesionāliem pārvaldniekiem. Tādēļ 25 pārvaldnieki tika apmācīti Vācijā. Bet jāatzīst arī tas, ka renovācijas procesā ir ļoti daudz dažādu tehnisko nianšu, kas jāņem vērā. Mēs esam sadūrušies tādu problēmu, kas esam aktualizējuši un liela interesi izraisīja arī Republikā. Tas ir balkoni un loģijas, viņu tehniskais stāvoklis un viņu renovācija. Pēc visiem tehniskajiem ekspertu slēdzieniem, izsevišķi balkoni, ir kritiskā stāvoklī ne tikai Jelgavā, bet mēs zinām arī Riecavā bija un Bauskā un citās pilsētās. Un šeit ir, mēs vienai mājai arī pašlaik viņas renovējam, ieguldot lielas līdzekļus, bet pamatā ir jau mūsu doma, ka arī būtu jādemontē nost, ieliekot tās saucamos franču balkonus. Tādā veidā tiktu noņemti draudi iedzīvotājiem un tiktu likvidēti tā saucamie augstumtilti, ko rada šie celtniecības elementi. Un vēl ir secināts, ka veicot pilnu renovāciju tiešām tiek panākta maksimāla ekonomija. Liela nozīme ir arī darba kvalitātei. Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība Nekustamā īpašuma pārvalde rekomendē ņemt vērā darba aprakstu, citādi nospraustais mērķis netiks sasniegts.